Sveiks, priekšnieki! Šodien mums svētki, bet mēs vēl pagūsim ierakstīt interviju, atbildes uz dažiem jautājumiem cilvēkiem, kas interesējas par aizsargiem. Un pirmais jautājums, ko visbiežāk uzdod, vai aizsargi ir kādās partijās, vai viņi ir apolitiski? Kā tur īsti ir ar šo lietu? Jā, paldies. Labs jautājums, kā parasti no tevis. Ir tā, ka aizsargi vēsturiski ir apolitiski. Tas ir tā ir tā definīcija, ja? Tāpat kā areliģiski un viss cits. Bet es domāju tā, ka šajā laikā, ļoti īpatnējā laikā, ja? Teiksim tā, kā gluži apolitisks nevar būt neviens Latvijas iedzīvotājs. Ja? Mēs drīzāk konkrētējam uz to, ka mēs esam aparteiski. Ja? Jo labi ir zināms, ka partijas kā tādas jau nekas tāds kaitīgs nav. Ja? Visā pasaulē viņas ir, tur, kur ir, un viss notiek. Bet mums ir tā tendence tā kā, ļoti šķelties, ja? Mūsu tautā un mūsu sabiedrībā. Tas bija pirmās Latvijas laikā, ja? Nevelti Kārlis Ulmans tam pielika punktu treknu, ja? Starp citu ar aizsargu palīdzību. Un tagad jau principā reizums notiek ļoti līdzīgi. Un ko es varu pateikt šī sakarā, tad mēs drīzāk esam aparteiski. Ja? Un vēl izskatās, ka varam atzīmēt, runājot par Ulmanu, mēs zinām, ka ļoti liels progress bija, varbūt ne tāpēc, ka viņš tur, iztiktu bez kaut kādām formācijām, ja? Vai tur, domātu viens vai kā, bet tāpēc, ka viņam bija viennozīmīgi spēcīga komanda, ja? Un šāda komanda veidojas arī šobrīd. Mēs redzam, ka tautā sakot pie šprīces ir, acīm redzot, kārtīgi speciālisti, ja? Jo vajadzīgs, lai būtu vadītājs speciālists nozarē, ja? Kurš zina, kas notiek. Mums ir bijuši dažādi interesanti veselības ministri, kas labi dejo, bet varbūt nevienmēr labi spēlē klavierus. Klavierus, jā, katrā ziņā, bet varbūt nerādīja to labāko piemēru, jaunatnē, ja, veselīga dzīvesveida ietvaros. Tas viss ir tāds tik daudz analizējums, ka mēs varam stundām runāt, ja. Bet viens ir skaidrs, ka apolitiskam būt šajos laikos, tas ir neiespējami. Tā kā paldies par jautājumu, tiešām, jā. Bet būs vēl citi jautājumi? Jā. Esmu cilvēkiem Latvijā galu galā ārkārtīgi daudziem, pareizāk pat ne ārkārtīgi daudziem, bet vismaz pusē tautas ir senčos aizsargi, ja. Tas ir kā, jā. Jā, tā bija lielākā pirmās Latvijas sabiedriskā organizācija. 68,000, ja nemaldos, ja, cilvēku. Attiecīgi, tie cipari ir redzami, protams, ka visur. Kas ir svarīgi arī Latvijas tālākajos nostūros. Jā, tur jau tā lieta. Lai ieviestu tur kultūru, jā, tas bija ļoti skaisti. Jā, un redz, te ir tāds moments, ka tie aizsargi, kas darbojas reģionos un savās biedrībās, ja, viņi vairāk tomēr tendējas uz apsardzes funkciju, jo visiem tā liekas, ka aizsargs tas ir, sakot, pirmkārt domā par drošību, ka viņš ir tur pamatā militārajā formā, ja? Kā tas ir pat ne vēsturiski, bet tā kā priekšstatā, mūsu priekšstatā. Ja? Un tāpēc viņi saista to savu darbību tieši ar šo jomu. Bet te ir jāatzīmē, ka Latvijas aizsarga organizācija, kas gan ir tikai viena, kas ir Ulmaņa laika aizsarga organizācijas tiesiskā mantiniece ar tiesas lēmumu 96. gadā pagājušā gadsimtā, kas ir rakstīts mūsu statūtos. Ja? Tā ir organizācija, kurai ir jāturpina šis te mantojums ne tikai uz papīra, bet arī reāli darbībās. Un tas nozīmē, ka mēs neejam uz apsardzi viennozīmīgi, jo vēsturiski šī organizācija bija paramilitāra. Tātad mēs ejam uz to, kas mums ir atļauts, ko ir atļauts Nacionālās drošības padome, ko ir atļaujuši visi, kas par to dzird, ja, kas domā līdz mūsu darbībām. Ja. Tā ir sabiedriskās kārtības uzturēšana. Tā nav apsardze. Un plus ļoti būtiski, mēs redzam afišas, senās afišas, ja,
pirmās Latvijas laika pasākumu organizēšanas ārkārtīgi daudzos momentus, ja, ko tieši veica aizsargi, aizsarga organizācijas, nodaļas, ja, teiksim tā, reģionos. Un tā tad mūsu profils ir sports viennozīmīgi. Ja jau notiek pasākumi, tad tam ir jābūt klāt, veselīgs dzīvesveids, cilvēku audzināšanu uz to ejot, ja. Viennozīmīgi kultūra tātad, ja, jo ja mēs noslēdzam, piemēram, pasākumu ar koncertu, tad tas ir, tur iet visu roku rokā, ja. Neapšaubām, tad vēstures zināšana, kas ir atkal savukārt viens vesels ar patriotisku audzināšanu, tātad aizsargiem ir jābūt principā jau universāliem, ja. Un es esmu redzējis, ka ap tevi ir ļoti daudz jauniešu. Ļoti daudz jauniešu, kuri ļoti labprāt iesaistās visās tajās aktivitātēs, ko tu esi izdomājis un organizē. Pirmkārt, sāksim ar to, ka viņiem ir vienkārši interesanti, jo mēs taču darām tās lietas, kas jauniešus saista. Ja. Mani pašu tēvs tā kā bija karojis, ja, tad es bez maz knapi iemācījos staigāt, man jau ved uz šauto padomu laikā uz gaisa šautenēm, ja, trenēties. Tāpat arī visu kaut citu, kā par sportu. Es nevaru iedomāties savu bērnību, piemēram, bez slēpošanas, ja, bez riteņbraukšanas, bez tā visa. Un mūsdienu pasaulē, kur tā jau ir viss, tā teikt, rupi sakot, elektronizēts, ja. Ja mēs smējamies, ka nākamajās kaut kādās entajās paudzēs uz priekšu būs lieli īkšķi, ja, no gadžetiem. Bet daba jau tāpat strādā, un tas jau nekur nav pazudis. Jaunam cilvēkam viņu interesē gan tas sports, gan tā kultūra, gan tas rokenrols, gan tās meitenes puikām, ja, un otrādi. Tas viss taču ir tas, kas viņiem ir jābūst, lai būtu pilnvērtīga dzīve. Kas to viņiem var iedot? Tie, kas ir pieredzējuši, ja, un kas var palīdzēt viņiem saprast lietu kārtību. Tas arī viss. Kas mani imponē, kāpēc es ļoti labprāt piedalos, tas, ka jūsu pasākumos visa fiziskā aktivitāte ir ļoti precīzi sasaistīta ar smadzeņu darbību. Jūs domājat, ko jūs darāt, un tas ir ļoti svarīgi, jo ir ļoti daudz sportistu, diemžēl, ja, kuriem ir tikai vektors, bet nav skaidrības kāpēc. Jā, kā lai saka. Es esmu bijis profesionāls sportists, es 8 gadus nobraucu rallijā, ja? Pietiekami profesionālā līmenī. Bet citādāk tas daudz kas no tā, ko es esmu darījis, ieskaitot kalnu slēpošanu, viss tas ir bijis for fun pamatā. Ja? Labi, es ekskursijas tur organizēju, bet arī tas bija paša izpriecu kontekstā. Ja? Bet vispār jau, ja mēs runājam par tādu profesionālu pieeju patiešām, tad tur bez smadzenēm nevar. Ja mēs paskatāmies, kā mūsdienās ļoti daudzi bērni, teiksim, es viņus saucu par bērniem, jaunieši, ja, tanīs svaru zālēs uzvedās, ja, žargonā sakot, kačājās, ja. Cik viņi nepareizi to dara, kā viņi neelpo. Tur piepūš vaigus, sarkans paliek, ja, tas viss viņi taču bendē muguru sev kopā ar nepareiziem vingrinājumiem, kājas. Tu nevar zināt, kuru gadu vēlāk, ja, viņam būs problēmas ar kādu no orgāniem. Ja? Par to ir ļoti daudz jādomā. Es nesaku, ka aizsargi var būt tagad tik universāli, ka var sākt nodarboties ar fizioterapiju. Ja? Lai gan mums ir arī starp citu sporta nodaļa, kurā teorētiski ir runāts, ka ar laiku vadīs ļoti pazīstams augsta ranga, principā pasaules līmeņa ranga fizioterapeits un spēkavīrs. Runāsim ar cilvēkiem Facebookā, patiešo Facebookā un citās vietnēs, ja, kam mēs veltījām šo tavu interviju. Aizsargi nav militāra organizācija, nav. Bet aizsargi ir gana profesionāli daudzās jomās. Kā tu domā, kura joma aizsargiem būtu tā svarīgākā? Jā, šis tāds samērā komplicēts jautājums. Es pamēģināšu operatīvi atbildēt. Kā jau mēs iepriekš runājām, tad
būtībā aizsargu pienākums ir domāt par visām jomām, kas stiprina sabiedrību. Ja? Gan garu, gan miesu. Ja? Tā kā izcelt tur es īsti pat neko negribētu. Ja? Vienkārši jādara un jāskatās, kas vairāk, kurš spektrs Tā vājā vairāk ir vieta, ja? vajadzīgs. Jā, tieši tā. Nedod Dievs, pat vājā vieta var nebūt, bet vienkārši uz kuru virzienu vairāk ir jāuzspiež, ja, tā podziņa. Bet kur ir tas var būt tas sabiedriskais spēks, kas ir vēsturiski viennozīmīgi, ir tas, ka profesionālajās vienībās, ja, vienalga, mēs runājam par armiju vai par policiju vai par ugunsdzēsējiem un tā tālāk. Cilvēki savādāk nevar būt, paldies Dievam, viņi saņem atalgojumu par savu darbību, ja, par darbu, tas jau viņiem ir darbs. Viņiem, protams, tas viss ir pavēles formā, tāpēc, ka citādāk tas nevar būt, tad jau tas vairs nav viņu profesionālais piegājiens. Bet savukārt mūsu tas bonus, ja tā teikt, ja, ir tas, ka mēs esam brīvprātīgi. Un šeit atkal es redzu savos, teiksim, biedros, īpaši tajos jauniešos, kas nāk pie mums, ja, un iestājās un nodod svinīgo solījumu un ir pilntiesīgi organizācijas sastāvdaļa. Ja. Viņi manī rada to sajūtu, ka ja viņi brīvprātīgi dara to, par ko ir runāts, un ar tādu entuziasmu, tad backgrounds viņiem ir pietiekami stabils, morālais backgrounds. Ja? Ar tādu brīvprātību var izdarīt ļoti daudz. Un tas ir pierādījums tam, ka ja vēl viņi sāks ar laiku Dievs dos saņemt atalgojumu par to, ko viņi dara, un tas būs sintēzē ar šo brīvprātību, tad mēs varbūt sasniegsim ļoti, ļoti labus rezultātus. Ja? Tas ir tas, kas man dod vieš to ticību, ka mums ir kārtīga perspektīva. Ja mēs runājam tīri par iekšējiem apdraudējumiem, ja mēs nerunājam par ārējiem, kā tu teici, ka mēs vairāk un mazāk zinām, un par problēmām, kuras rodās, teiksim, kaut kāda cilvēka varbūt nepilnvērtīga darbība rezultātā. Ja. Iekšējais, protams, arī, tas viss tiek ietekmēts no ārpuses. Ja. Un šeit es varu pateikt tā. Nevienmēr, teiksim, citas tautības cilvēks, kurš ir nodzīvojis, dzimis pirmkārt šeit un nodzīvojis visu savu apzinīgo mūžu līdz kaut kādiem, piemēram, 50 gadiem, ja, ir sakne tam, ko mēs varētu skaļi nosaukt, piemēram, par 5. kolonu. Ja. Piekrīt. Viņš varbūt nerunā perfekti latviski, bet viņš cenšas tāpat un ir pozitīvs un pirmkārt jau ņemot vērā, ka viņam ir eiropeiskās saknes. Ja? Viņš domā tāpat kā mēs. Viņš tāpat kā mēs gaida Līgo svētkus, lai nosvinētu. Ja? Labi, viņam, teiksim, Ziemassvētki tīri juridiski ir citā laikā, tad, kad ir pareizticīgajiem, bet viņš arī ar mums kopā tāpat svin, un es nekad nepārstāšu šo te cilvēku apsveikt ar tradicionālajiem Ziemassvētkiem, piemēram. Ja? Bet mēs redzam, ka ļoti lielā skaitā tiek lobēti tādi paņēmieni, kā tikt pie liela daudzuma, nosacīt var saukt darba spēka, ja? Vai kaut kādi citi ietekmes instrumenti. Ja? Kad pie mums sāk bieži vien, paldies Dievam, nedominēt kā citās valstīs, bet būtu gana daudz citas krāsas, ādas krāsas migranti, ja? Kas, paldies Dievam, pie mums pagaidām atšķirībā no tādas Anglijas nav agresīvi. Ja? Ir arī, kur ir. Ja, ir redzēt, arī, kur ir, video, kur ir. Ja? Jā. Bet tas ir tikai laika jautājums. Mēs redzam to tendenci Eiropā arī, ja, kaut vai. Un es domāju, ka šīs faktors ir daudz bīstamāks par to,
citautieti, kurš ir mūsu tradīcijās jau ieaudzis. Ja? Es nedomāju, ka iebraucējs no Āfrikas, ja, ka viņš tur pēkšņi tagad kļūs tur latviešu valodas pārzemējs, ja, un tā tālāk. Arī tādi ir, protams. Protams, ir neapšaubām, ja. Bet ja viņš ir atbraucis šeit nevis palīdzēt Latvijas valstī, Latvijas sabiedrībai, bet vienkārši atbraucis uz brīdi laimi meklēt, ja. Mēs nevaram sapņot, ka viņš sitīs pušu tos, kas šeit jau dzīvo jau, teiksim, gadu desmitiem, ja. Viņš vienkārši, ja viņš teiksim, jutīs, ka viņu sāk mācīt dzīvot, viņš var izdarīt tāpat kā Anglijā, vienkārši ņemt mačeti un iet mums virsū ļaudams. Ja? Es starp citu vakar redzēju tādu vienu Boltu šoferi, kurš tur sita mašīnai durvis, McDonaldam tur diezgan stipri pasita tās durvis arī, tur skaļi runāja pa telefonu, uzvedās tā kā tāds lopiņš. Ja? Man arī ir gadījies saskārties ar bariņu. Es zinu, ja? tu man arī stāstīja, un mēs arī starp citu par šo dodam atskaitas Rīgas pašvaldības policijai, mums ir sadarbība. Ja? Un tas nav nekāds noslēpums. Krēslā un bariņā viņi jūtās visi garā vājie jūtās stipri barā. Ja? Un viņiem šķiet, ka mēs tā esam ļoti nepareizie un ka viņi, kā jau kurš katrs migrants ievieš šeit kultūru tādu. Ja? Ticība nesakrīt. Ja? Ticība nesakrīt. Kristiešiem vairāk vai mazāk, vai teiksim, tiem, kas ir latviskajā ticībā, ja, viņiem tās vērtības ir līdzvērtīgas, kaut vai viņi svin dažādos datumos. Ja. Bet, teiksim, es neesmu pamanījis, ka luterānim ar pareizticīgu būt kaut kāds pilnīgi kardināli atšķirīgs viedoklis par Jēzu. Ja. Bet kāds galvās ir modelis par to visu tiem, kas parādās un es atvainojos par franču valodu blato, ja. Man ir grūti spriest. Mēs uzreiz paskaidrosim teiksim, cilvēkiem, kas mūs tagad dzird, par ko mēs tieši runājam. Mēs runājam par aspektu, ka cilvēks ar reliģiju piesedz agresīvu nostāju. Tie nav uzskati. Tā ir vienkārši iespēja piesekt nerīcību, kā krustakari, piemēram, apkaut visus Jēzus vārdā. Jēzus vai tad gribēja karu? Tieši tā, tu pilnīgi pareizi saki. Ka aizsargiem ir jābūt arī ļoti labiem psihologiem, ja viņi strādā ar cilvēkiem un palīdz cilvēkiem visādās jomās, es domāju, tautu kā tādu, ja? Protams, tauta ir diezgan samocīta. Jā. Gan ar ģeopolitisko situāciju, gan ar iekšējo politiku. Vairs nezinu, kam uzticēties arī, jā. Jā, un nevelti mēs arī, būtībā jau reizēm pierunājam sevis tādīs formās staigāt ikdienā, jā. Teiksim, neviena valstiskā formācija tā nedara, jā. Viņi iet, teiksim, tādā izskatā, ka es šobrīd esmu tikai uzdevumos, jā, vai svētkos. Man tā ir gandrīz vai ikdiena. Tā iemesla pēc, ka cilvēkiem ir jāredz, ka mēs esam ar viņiem, ja, un mēs visu laiku domāsim par to, lai viņiem mūsu darbību rezultātā būtu kāds atbalsts, ja, kaut vai neliels, bet lai viņi vismaz sāktu ticēt, ka uz to var rēķināties. Forma visos laikmetos, arī pirms mūsu ēras, forma ir bijusi ļoti nolasāma tēma, lai cilvēks zinātu, ko konkrēti šis formā tērtais cilvēks ir gatavs darīt un kādā līmenī, jo priekšniecība izskatās savādāk, protams, viņi lemj un padotie izskatās citādi, un arī tava forma ir ļoti nolasāma. Ir skaidrs, jā. Piedod, šī gan ir vēsturiskā forma, ja zināšanai. Jaunieši pamatā staigā tikai lauku formās, kas ir radušās pēc atmodas, tātad otrajā neatkarībā mūsu, ja, 90. gados, bet šī ir Ulmaņlaikā parādās. Un jaunieši, būs viņiem pieredze, būs viņiem pakāpe, būs viņiem arī parādas forma, kad tas būs pelnīts. Jā, šeit es varu pateikt svarīgu lietu, kas ir visiem jāzina. Mums nav pakāpju. Kad ir runa par mūsu uzplečiem, ļoti daudzi arī profesionāļi skatās, un es negribu teikt to vārdu jauc, bet viņi domā, ka mēs sev piešķiram pakāpes. Tas tā nav, vēsturiski nav. Ja? Pirmajā Latvijā, Ulmaņa laikā, konkrēti, bija šādi te uzpleči, kas bija
kas atspoguļoja amatu. Ja, ja man ir, teiksim, štāba rotas Rīgas nodaļas priekšniekam jāpiešķir status, tad viņam tiek iedot, teiksim, uzpleča ar 1 zvaigzni. Bet tas nenozīmē, ka viņš ir leitnants. Viņš ir vienkārši nodaļas priekšnieks, un viņam pienākās 1 zvaigznes uzpleča. Tas ir viss, ko es varu pateikt, un tas nemainīsies. Mums nebūs pakāpes, mums būs amati. Jā, paldies. Ja, piemēram, cilvēks ir labi, ok, ne šodien, bet kādus pāris gadsimtus atpakaļ piedzimis Amerikā, ja viņš ir no galvas līdz papēžiem indiāns, tad viņš vienkārši nevar zināt, ka ir bijis tāds Jēzus, un nevar zināt principā neko no tā, ko mēs zinām šeit savukārt. Ja? Un mēs nezinām, ko viņš zina. Bet tāpat laikā, ja viņš tic labajam, Un dara labo. Tieši tā, tad viņš ir tieši tāds pats ticīgais kā es. Un jebkurš no mums, kas domā labu. Ja? Kas viennozīmīgi nav mūsējie. Tie ir tie, kas, teiksim, piekopja tos kultus, kas ir ar mīnuszīmi. Ja? Un starp citu, tie ir arī ateisti. Lai gan ateisti arī, savā ziņā viņiem man neko nevar pārmest. Viņi vienkārši uzskata, ka pēc nāves nekas nav. Ja? Bet visdrīzāk jau tie, kas ļaunu grib. Ja? Es gan teiktu tā, ateisti ok, bet komunisti nē. Komunisms ir tā reliģija, kas nīdē ārā visu, ieskaitot saknes un beidzot ar galotnēm. Ja? Jā, es vienkāršajiem klausītājiem arī gribēju pateikt uzreiz reālu piemēru, ja? Ka mēs runājam šeit ne par filozofiju, bet to, ka reālā situācijā, pieņemsim, ienāk komunisms, viņš tev paziņo, tā ir viņa reliģija, bet viņš to par reliģiju nesauc, un vienkārši trešdaļu Latvijas izved verdzībā. Lūk, par to mēs runājam. Būtībā jau šeit arī ir tas, ko tu iepriekš teici, ka tā reliģija tiek izmantota kā aizsaks. Kā iegans. Neba jau komunismu vārdā tas tika darīts, bet Tieši neba tā. jau komunismu labā. Tas jau bija, tā teikt, viņu baudas realizācijas instruments. Ja? Un es domāju, tur jābūt vienkārši sadistam, lai kaut ko tādu izpildītu, kādu... Un daudz taču bija tikai darījuši, atļauj, ja? Tikai Protams, sāc jā. runāt, ja, par to, ka tas lūk nav pareizais, ja? Tas lūk jāved uz Sibīriju, un uzreiz atrodās argumenti. Garā vāji cilvēki, kuriem iedod varu, bieži vien tā beidz. Kā senos laikos, kad bija inkvizīcija, vai ne? Tikai Jā, atļauj uz kādu izgāzt dusmas uzreiz, ja? Jā. Vars. Tie, kas ir panākuši savu es ar spēku, ar iekšējo spēku un kaut vai fizisko, ja, bet savā dzīvē, ja, un ar savu līniju, tie ir pilnīgi citas kategorijas būtnes. Ja. Tie, kas ir dabūjuši šo te savu to rezultātu kaut kādas masu nekārtības ietekmē, ja. Un gūst to efektu, ja, ne ar savu iekšējo vai fizisko spēku, bet tīri ar to plūsmu kaut kādu. Ja. Jūs saprotat, ko Izmanto, es domāju. Ja. izmanto situāciju. Tie jau arī tad pēc tam noķer to kaifu, ja tā var teikt, piedošana par žargonu, ja, bet tas tā ir. Un viņi pēc tam arī, ja viņi jūt, cik saldi ir citu cilvēku, teiksim, mocīt un novest līdz bēdīgam iznākumam, ja, un ja viņš tur atrod sev baudu, ja, tad tas ir dramatiski slikti. Ja, un te mēs arī runājam par to, ka viņš tādā gadījumā viennozīmīgi ir nereliģisks cilvēks, un viņš ir ar konkrētu mīnuszīmi. Lai arī saucās reliģisks, ja? Lūk, Lai viņš arī pārstāv. Viņš jā. var saukties dažādi, bet viņš tad arī ir tas mūsu ienaidnieks. Jā. Jā, paldies.